Godējumi akcionāri. Mēs varam būt lepni vispirms, ka esat jūs mums akcionāri. Ja? Tas ir viens. Un otrs puses, esam ļoti priecīgs jūs informēt, kad pagājušais gads Latvijas gāzē bija ļoti veiksmīgs gads. Mēs esam spēruši ļoti lielu soli uz priekšu. Kas attiecas par mūsu finansiāli saimnieciskās darbības rezultātiem, to es jums parādīšu uz slaidiem. Es gribētu nedaudz tā īsi jūs informēt par tām galvenām aktivitātēm, kuras mēs veicām pagājušajā gadā, kuras mēs turpinām šajā gadā un turpināsim vēl daudzus gadus uz priekšu. Ļoti svarīga aktivitāte ir mūsu sadarbība ar Ekonomikas ministriju Latvijas un ar Eiropas Savienības komisiju. Šī sadarbība mums pagājušajā gadā bija ļoti plaša, un pateicoties šai sadarbībai, kā jūs ziniet, mēs pirmo reizi kā privāta kompānija saņēmām Eiropas Savienības līdzfinansējumu 10 miljonu eiro apmērā. Tad Eiropas Savienība šos līdzekļus izdalīja mērķtiecīgi, ar skatu nākotnē. Tas ir tika izdalīti šie līdzekļi Latvijai Daugavas caurdurumam un Lietuvas Dūles gāzes vada Viļņa Rīga rekonstrukcijai. Mēs šos darbus veiksmīgi pagājušajā gadā nobeidzām. Caurdurums ir gatavs. Tas ir vienīgais tāds objekts visās 3 Baltijas valstīs. Mēs nobeidzām arī diagnostiku gāzes vadam Viļņa Rīga un pašlaik veicam attiecīgos remonta darbus, kas nepieciešami, kuri parādījās pēc diagnostikas. Tā kā, teiksim, tas moments, ka šim vadam nākotnē būs jāstrādā, tas ir ļoti svarīgs. Varētu uzskatīt, ka viņš ir jau gatavs. Tātad par šo vadu nākotnē ir paredzēts, kad gāzi varētu padot uz krātuvi no jaunā LNG termināla Lietuvā, vai arī tālākā nākotnē pa gāzes vadu, kas tiks izbūvēts kā starpsavienojums Polija, Lietuva. Tātad krātuve būs ļoti nepieciešama. Eiropas komisija, saprotot to, ka krātuves reģionālā loma ir ļoti liela, izdalīja arī krātuvei 7,5 miljonu eiro. Mēs arī nobeidzām 15 turbumu rekonstrukciju, modernizāciju pagājušajā gadā. Eiropas komisija pie mums bija darba gaitā un nobeidzot darbus 3 reizes viņi pārstāv, apskatīja to darbu izpildu, darba rezultātus, viņi bija ļoti apmierināti. Tā kā mēs ceram, ka mums šī sadarbība turpināsies, un pašlaik jau mums ir vienošanās Eiropas komisija, ka komisija ieradīsies speciāli jau lielākā sastāvā uz Inčkalnu pazemes krātuvi, lai izvērtētu krātuves nākotnes iespējas. Redziet, tas, kas šodien dzīvē notiek, jūs labi ziniet no preses, tad runa par LNG terminālu būvniecību nav jau tikai Lietuvā. Tātad, kā ziniet, Eiropas komisija ir jau nepieņēmusi lēmumu, bet pašlaik ir priekšlikumi no Eiropas komisijas par vienota tāda it kā lielāka termināla būvniecību Igaunijā, ko dabīgi atbalsta Somija. Kāda būs tālākā darbība, kā būs finansēšana, kā notiks šī celtniecība, uz to es jums neatbildēšu, bet galvenais pats būtiskākais ir tas, ka, redziet, neviens termināls Baltijas reģionā, arī starpsavienojumu vadi nevar nodrošināt šo reģionu bez pazemes krātuves. Tā ir mūsu bagātība, un tāpēc arī mēs esam visus gadus un arī turpmāk uz priekšu krātuvei atvēlam ļoti liels finanses līdzekļus un arī, teiksim, aktivitātes. Un kas bija ļoti svarīgi mums, un ne jau mums, visam reģionam, ka mēs pagājušajā gadā izstrādājām kopā ar Institūtu Ņīgaz
pazemes krātuves modernizācijas, rekonstrukcijas un drošības paaugstināšanas koncepciju līdz 2025. gadam. Šis darbs ir ļoti nopietns, viņš taisni ļoti aktuāls šodien. Finansiālie līdzekļi šeit ir ļoti lieli. Tikai modernizācijai un rekonstrukcijai ir nepieciešami tuvākajos gados apmēram 190 miljonu eiro. Ja, teiksim, reālā dzīve parādīs to, ka tiešām no termināliem gāze tiek padot pietiekamā apjomā, ka, teiksim, krātuves tilpums ir pamaz, mums ir arī izstrādāts scenārijs, ka mēs varam šo krātuvu paplašināt. Tādā gadījumā šīs izmaksas dabīgi palielinās un sasniedz jau apmēram 360 miljonu eiro. Dabīgi, ka šis nav Latvijas gāzes jautājums. Tas ir Eiropas Savienības jautājums, tas ir Baltijas valsts jautājums, ieskaitot arī Somiju. Jo nākotnē, tā kā ir paredzēts vēl starpsavienojums, kā ziniet, Igaunija, Somija, tad arī mums ir visas iespējas nodrošināt arī Somiju ziemas periodā, pīka momentos ar gāzi. Un vēl viena tāda būtiska, kas bija ļoti svarīgs aktivitātes darbs, tas bija, ka visas 3 Baltijas valsts pagājušā gadā izstrādāja riska novēršanas plānu vai programmu. Pie šī darba tika strādāts pietiekoši ilgi, un viņš tika nodots Eiropas komisijai, tika arī prezentēts. Un atzīts, šis darbs tika par ļoti labu, jo izrādās, ka šādas programmas riska novēršanas Eiropas Savienībā citās valstīs nav. Tā, un vēl es tomēr gribētu atzīmēt tādu darbu, kas mums vēl izdevās pagājušajā gadā, teiksim, kas bija ļoti būtiski. Mums ir ziemas periodā, mēs nevaram padot pietiekamu gāzes apjomu, lai nodrošinātu Igaunijas patērētājs, Latvijas patērētājs, daļai Lietuvas un Krievijas rietumdaļas patērētājs. Mūsu maksimālais apjoms, ko mēs varam padot, bija 24 miljoni kubikmetru dienā. Reālā dzīve parādīja, ka pie mīnus temperatūrām, kad sasniedz mīnus 25, mīnus 3, šie apjomi pamaz. Un pateicoties, ka mēs pēdējos 2 gados modernizējām, rekonstruējām 15 turbumus, un galvenais, ka mēs nobeidzam sausināšanas iekārtu, ļoti sarežģītu objektu nobeidzam. Mēs varam jau nākošajā ziemā padot vismaz 28 līdz 30 miljonu kubikmetru dienā. Līdz ar to mēs pilnībā nodrošināsim jebkuros apstākļos ziemā reģionu patērētājs ar stabilām gāzes piegādēm. Un vēl pat cik es tā, ziniet, ar prieku sirdī un dvēselē, ziniet, es tomēr gribu jums arī pateikt to priecīgo notikumu, kāds mums būs šogad. Tas ir Latvijas gāzes saimniecībai šogad aprit 150 gadi. Un dabas gāzei aprit 50 gadi. Tā kā mums ir šogad svētku gads, mēs dabīgi to atzīmēsim, bet atzīmēsim, kā mēs esam paredzējuši, ar labiem darba rezultātiem. Ja? Un esam pārliecināti, ka tāda mums arī šī gada beigās būs, un es jūs arī nākušajā gadā varēšu iepriecināt ar labiem kā finanses rezultātiem, tā arī saimnieciskās darbības rezultātiem. Un tagad es jums uz slaidiem parādīšu kopainu tādu, lai būtu iespējams salīdzināt, teiksim, pagājušo gadu ar iepriekšējiem gadiem un arī saistīt visu to ar perspektīvu.